Tātad labu vakaru visiem, tauta Latvijā. Nu, parādīšu saulrietu un savu pirtiņu. Nu, redziet, kādus darbus vakar sadarīju pirtiņā. Skatāties, lūk, nopirku grīdas materiālu Senukajā, redziet. Vo, šeit bija pelēka plāksne grīdā pieskrūvēta, tas ir kas? CSP. Jā, CSP. Tāds interesants materiāls, CSP. Un kā rautā nopirku, nu, diezgan redziet, ar sienu iet kopā, man liekas, ka tīri neko. Tātad materiāls ir, lūdzu, grīdiņa. Jā. Nu, un prezentēju šeit lietas, redziet. Termopriedes, grīdā tie režģīši paceļami, visi smuki apkopjams, viss tur ir grīdiņa. Un re, kur ir prezentēju melnalkšņa lāvas. Lūk, čakarējos 2 dienas, skrūvēju lāvas. Lūk, tad šeit ir tā, ka, nu, durvis vēl nav, durvis ielikšu vēlāk. Bet tātad tu atver durvis, hops, nāc iekšā, re, kur te ir mana roka, ja, re, kur te ir smuks tāds līkumiņš, čik, tieši te starp krāsni viss tur ienāc, baigi ērti. Re, kur pretī ir plata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dēļi. Ja, 8 dēļu šeit un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 šeit, ja. Un no šīs puses tas izskatās šādi, redziet, te tiek garām krāstiņai, te tāds līkumiņš, viss te ir noslīpēts ar smuršpapīriem, viss te ir maiks un nu, jā, noslīpēts smuks maiks. Un redziet, kur tad ir tā slavenā, tas tur. Nu, redziet, šitam vakar brauc uz Rīgu pakaļ, reku ir tas šis slavenais šīberis. Jā, redziet. Šeit galā jāpieliek ir tāda speciāla zagluška, ciet, korķītis, kuru pēc tam izvalk, kad vajag. Bet re, kur tā visa fīča ir. Tātad pirtiņā vajag visas tās elpošanas un blā, blā, blā. Un re, kur ir, tagad ir šīberītis vaļā ņeržaveikas. Šīberītis maksāja 35 eiro. Re, kur ir 1 metrīgā caurule ar savienojumu. Tā arī kaut kādus tur, kad ir 20 eiro viena. Un re, kur ir otra, un te viņa lejā ir nogriezta, lai līdz grīdai neaizietu kādi 20 centimetri. Vat šādi jābūt pēc visiem standartiem. Un šeit ir pieplūde, redziet, pieliku vienu dienu ručku, te arī ir šīberis, tas ar 35 eiro maksā Rīgā, redziet, šīberītis, ja, aizstum, atstum, tur apakšā ir, tagad ir vaļā, redziet, ar metāla smuku stienīt, attaisīju vaļā, tagad ieplūst iekšā augstais gaiss, atsitās pret karstu krāsni un sāk cirkulēt pa telpu, hops aiztais atkal ciet. Tā kā tauta Latvijā, nu redziet, te ņemos, baigi, ot pēdējās dienās, tad uztaisīju lāvas, reku apakšā nav nekādi balsti, ja, viss paceļās ērti ir izmazgājams, ja, redziet. Re, pacēl augšā, te pilns ar skaidām tik jāizsūc, viss paceļās, ja, redziet. Šeit paceļās augšā, ja, lūk, viss ceļās un uztaisīja tā, kad gaisā viss, nu, krieviski parjašķīgai, nu, kā tas ir. Var sakot, nav nekādas atbalsta kājas, paši redziet. Lāvas ir šitā baigi kruta melnalksnītis, ja. Nu, un te uztaisīju tādu redelīti, arī no tā paša melnalksnīša maiga smuka, viss tāds reku čik, ja. Lai, kāpēc tādu redeli vajag, tāpēc, ka, ja nu uzkarst tas metāls, ja, pēršanās laikā, un tu pieskārsies, nu, nebūs patīkami, tāpēc šādu iežogojumu visi pirts ražotāji YouTube arī liek. Tā kā tā tauta Latvijā, lieli notikumi. Lāvas ir, ventilēšana ir, un šeit ir grīdiņa. Šeit ir ieklāts parasts vienkārši linolejs, jā, Senukajā. Un iziesim ārā, parādīšu vēl vienu lūciņu, ko pieliku vakara. Tā, ventilēšanai lūciņu. Viņa bija pelēka, es nokrāsoju melnu. Un tagad tīri smuki izskatās, re. Redziet, re, augšā uzliku melnu. Jā, viņa bija pelēka, tagad ir melna lūciņa, un tagad ir melns lukturītis, jā.
redziet, lūk, melns lukturītis un melna lūciņa. Nu tā tauta Latvijā. Tā kā vēl ir jāpastrādā, visādi sīkumi te vēl ir, jā, vēl visādas lietas pietrūkst, bet viss pa sīkumiem. Viss pa sīkumiem un likšu sludinājumu, ka pārdodu. Tā kā, lūk, beigās šitā istabiņa, kas maniem video līdzi seko vienu brīdi, bija tukša, nebija ne krāsnis, ne grīdas, ne tas, ne restes, ne lāvas, ne ventilēšanas. Un tauta Latvijā finālā, lūk, esmu uztaisījis, man jau pašam patīk. Tā kā 7000 eiro un lūdzu variet iegādāties.